Labdien, skorpioni! Ir laiks paskatīties, ko taro kārtas vēsta skorpionu zīmē dzimušajiem, kāds tad šajā septembra laikā būs noskaņojums. Skorpioni! Būs skorpionisks noskaņojums. Skorpioniem šis mēnesis saistīts ar kaut kādu aizejošu ciklu. Un aizejoši tas nevienmēr ir ar sliktu nozīmi. Protams, arī vasara aiziet, bet mēs zinām, ka vasara būs atkal nākamgad no jauna, un mēs viņu gaidīsim ar ļoti lielu nepacietību. Un tieši tāpat skorpioni ir mazliet tādi melanholiski, ar tendenci atvadīties no lietām, vai pabeigt lietas, vai noslēgt lietas, ja? Un nereti jau tas tiek darīts tieši tādēļ, lai kaut kas jauns, svaigs, interesants ienāk mūsu dzīvē. Tāda kā atgriešanās apritē, tādēļ, ka es esmu nometis to veco meitalīti, kurā es biju cits, tagad es esmu savādāks, tagad es esmu brīvs, tagad es esmu tīrs, tagad man ir apkārt vieta, un es varu savā pasaulē ielaist pavisam citu skatījumu, ja? Pilnīgi citu redzējumu. Jo redziet, arī šajā kārtī interesanti, ja, kad vecā čauliņa ir palikusi, bet pildījums ir pavisam cits. Jā, ļoti interesanta sajūta un lieliska kārts ar tādu atzimšanas efektu. Darbs. Ko saka darbs? Darbā vajag daudz prombūtnes. Viens variants, ka cilvēkam diezgan daudz nākas būt prom, vai tie ir tādi kā mācību procesi, kaut kā apguves procesi. Dažam labam tas varētu prombūtne būt kā atvaļinājums, kur es dodos kalnā vai kalnos, kur es dodos kādā izpētē. Citam skorpionam kopā ar šo te nāves kārti varētu rasties ideja mainīt darbu. Mainīt darbu tādēļ, ka tas man vairāk tā kā nedod gandarījumu, vai vismaz apskatīties apkārt, jā, pavērot, kas notiek apkārt, jo kaut kas ļoti vairs neapmierina. Tas nav tā, ka darbs ir slikts, nē, tā ir iekšēja sajūta, ka es neesmu piemērots, vai tas, ko es daru, man vairs neiepriecina, vai veids, kā es izpaužos savā ikdienas dzīvē, tāda emocionālas, spēcīgs pārdoms par to, cik daudz laika mēs tomēr pavadām darbā, un vai es savu laiku pavadu liederīgas attiecības. Attiecībās arī, tāda visās jomās nāk līdz tāda noslēguma sajūta un tā kā atvadu sajūta mazlietiņās no kā attiecībās arī. Šeit ir diezgan grūti, ļoti daudz jūs esat uzņēmušies pienākumus. Ārkārtīgi mēnesis piepildīts ar iespējams sīkām lietām, kas paņem ārkārtīgi daudz enerģijas, un tā kā jūs esat uz šī te attīrīšanās viļņa, tā enerģija ir tikai tik, cik jūs viņu varat akumulēt ikdienā, ja? Un te ir jālūdz partnerim, lai viņš jums palīdz, lai pienākumi tiek dalīti, lai atbildība tiek dalīta, bet pavērojiet vien, vai jūs neesat pats vai pati tas, kas ņem partnerim visus darbus no rokām ārā, arī sadzīviski, saka, es jau labāk māku, es jau visu izdarīšu, tu labāk nemaz neskaries klāt, ka tu izdarīsi, tad nekas lāga nebūs. Ja? Tātad šeit padomājiet par to, ka partnerībā tomēr cilvēki dala gan prieks, gan bēdas uz pusēm. Un tiem cilvēkiem, kas pašlaik tikai meklē attiecības, šī kārts nesola vieglas dienas, ja? Iespējams ir ļoti daudz sarakstus, ļoti daudz iesaistas, kaut kā jūs ļoti nopietni esat laikam ķērušies pie partneru meklējumiem. Skatieties, ka jūs vienkārši jocīgs vārds, bet nepārpūlaties, un ka tas neuzliek tādu nepatiku un riebumu pat nākamajos mēnešos, ja? Tad tādu lēnu garu savos partneru meklējumos. Un padoms.
Padoms ir kausu karaliene, un šajā reizē es teiktu, mīliet paši sevi. Mīliet paši sevi, palutiniet. Ja jums vajag atpūsties, atpūšties. Ja jums vajag pavingrot, pavingrojiet. Ja jūs gribat vienkārši pastaigāt gar jūru, arī dariet to. Nekādu likumi un noteikumi un stingrība nav jums rakstīti. Ja jūsu dzīvē kaut kas ļoti nopietni pašos pamatos mainās, jūs lutiniet sevi. Manuprāt, lielisks transformatīvs mēnesis, Skorpioni, jūs tādas lietas nebaida, un es domāju, ka jūs drīzāk to varētu izbaudīt ar prieku, un ja kādam ir kaut kāda atpakaļ saite par šo, es ļoti labprāt priecāšos dzirdēt. Uz tikšanos atkal nākamēnes.